sezonas sākums, man liekas, kad bija diezgan normāls. Protams, bija kalni un kritumi. Varējām palikt pirmie, kas, protams, būtu lielais gandarījums nekā palikt otrajie. Bija spēles, kuras bija jāuzvar, bija arī jāpiedzīvo zaudējumi. Kopumā sakot, sezona bija visādi, vairāk jau gribējās palikt pirmie. Protams, bija sāpīgi neizšķirts ar Staiceli. Vēl kur vajadzēja uzvarēt, arī to pašu Albertu, ar ko šodien nospēlējām uzvarot ar 4-0. Manas domas ir tādas, ka otrajā līgā pārsvarā spēlē amatieri, fārmu klubu spēlētāji, tie, kuri netiek pie spēles laika, pie kuru viņi vēlētos. Es, protams, šogad netika iekļauts pirmās līgas sastāvā, ceru, ka tas notiks nākošu gadu. Es pie otrās līgas spēlēju tādēļ, lai, protams, krātu savu pieredzi un saspēlētos ar komandas biedriem, lai, protams, labi pavadītu savu laiku, jo es ceru arī nākotnē futbolu spēlēt, nevis tikai līdz kādiem 18 gadiem. Vispār sākums bija tāds, sēdēju mājās, un tad man piezvanīja komandas galvenais treneris Andis, un paziņoja, ka man jābrauc otrās līgas spēles. Sākumā es biju apjutis, un tad es vienkārši paprašīju, cikos man jābūt, un braukšu, un tad tieši tajā dienā es arī iesitu golu pret Rīgas United. Un tad tieši malā arī bija pirmās līgas treneris Gatis, un tad man bija, protams, liels gandarījums. Protams, ir forši, kad tu esi uz laukumu, bet malā ir kāds pirmās līgas spēlētājs, jo tev ir, kā sev pierādīt sev vari. Un, protams, tagad es kādu laiku nebiju spēlējis, bija potītas, trauma, bija veselības problēmas arī un bija personiskas problēmas. Vēl es spēlēju Latvijas jauniešu čempionātā pie futbola kluba Smilteni. Tur ir diezgan labi arī, bet, protams, arī patīk uzspēlēt otrajā līgā. Savādāks temps un savādāk spēle pavisam. Ir patīkami uzspēlēt nevis pie savu vecumu cilvēkiem, bet pie... Bet arī tikai večiem. Jā, pie pāri jau pa 18 gadiem, tur 25-gadīgiem, protams, ir gandarījums pret viņiem uzspēlēt, apspēlēt viņus, apskriet viņus. Es ceru arī nākošu gadu spēlēt šajā komandā un gūt labus panākumus un palīdzēt komandai kā vien var.